Kā mēnesis lietas staru tiltu, bet notiek tā, zinu, ka notiek, un tikai caur sajūtām siltām. Bieži vien to, kas notiek dabā, mēs jūtam tikai ar sirdi. Tieši tāpat kā raksta Santa Kanaška, kura arī raksta dzeju. Un tieši tāpēc šie vārdi būs dzejā. Kā putna dziesma lietu alejā, tā skan nepārāk skaļi, bet tālu. Pats svarīgākais ir tikt sadzirdētam un viskaļāk runā darbu. Kā sarkanās klintis ieskautas krāčaini upļu šrakatās, esam nosvērti un vienoti, jo daba ir veselums. Un tā ir pasaules pamatvienība. Nesam tikai daļa no tās, mēs veidojam tās sirdi. Vai tāpat domā arī jūsu audzinātāji? Man jums ir pēdējā runa tāda īpaša, tāpēc klausieties tā uzmanīgi. Es jums uztaisīju tādu bioloģisku ķīmisko kokteili. Senie grieķi ticēja, ka sirds ir emocija un jūtu mājvieta. Ķīnieši to uzskata par laimes centru, ēģiptieši par gudrības un intelekta avotu. Bioloģijas skolotāji man pateica, ka sirds ir orgāns, kas nodrošina asins cirkulāciju organismā. Man kā eksakti domājošam cilvēkam no visiem gribējās piekrist biologam, jo jums iemācīja, ka sirds ir dūras lielumā, tad vai tiešām jūsu laimes centrs šodien ir tik maziņš? Bet ja nu tomēr laime un mīlestība dzīvo sirdī, tad ziniet, ka mani 2 kampari un 2 priekškampari šodien pieder jums. Un tā kā vienā dienā sirds izdara 100 000 sitienu, tad viņi šodien sitās un domā tikai par jums. Un novēlēt es jums gribētu, ejiet lielajā dzīvē, mīliet un galvenais uzdrošināties. Bet galvenais atceraties, ka mīlestība tik un tā ir ķīmiskā reakcija cilvēka prātām. Un paldies labs smalcinātāji Agnestei Freibergai. Un klasi, lūdzu pievienojieties. Par savu skolotāju mēs varētu teikt ļoti daudz labu vārdu. Un es domāju, ka visi kā viens varētu apgalvot, ka priecājamies, ka tieši viņa ir mūsu klases audzinātāja. Bet ja mums šodien jāizsakās īsti par savu skolotāju, tad mēs varētu teikt, ka tas kas raksturo viņu, ir tas, ka viņa mūsu klasē ir tāds kārtīgs, enerģijas un pozitīvismas spridzeklis. Vēlreiz mīļš paldies skolotāji par visiem šiem gadiem, ko jūs mūs audzinājis un lolojis un atbalstījis jebkurā situācijā. Un tādēļ mēs 12. B klase vēlamies jums dāvināt pasarāvis noderīgu dāvanu velosipēdu. Un Kaspar, lūdzu. Skolotāji jums nebūs vairs mūsu spēcīgie puiši, uz kuriem pārveidoties, kā jūs to mēdz darīt. Tādēļ ņemiet par labu šo
šo dāvanu. Paldies! Es mazliet zaudēju valodu. Pateicības, protams, piemiņas vēl, kas jums pasniegs direktori, bet katram no jums pie šī skolas veltījuma atstājums mazu piemiņu. Katram, kas ir īpaši izlasīts, un cerams, ka jūs sapratīsiet, kāpēc tas ir tieši jums. Un pirmos lūdzu Eva un Reinis. Kaspars. Marika un Mārtiņš šeit. Marika, vismaz, ko tev izviena? Ko tev izviena? Nekā. Sabīna un Arturs. Anna un Aigars. Laura un Kristaps. Santa un Edgars. Смотри, кто там проходит стоит. Santa un Valters. Inita un Rihards. Sandra un Rolands. Diana un Mārtiņš. Eva un Ronalds. Katrīna un Aina.